Kilimanjaro. ASV apsver speciālo spēku nosūtīšanu uz Irānu, lai iegūtu bagātināto urānu. Šī būtu viena no bīstamākajām operācijām Amerikas vēsturē, taču drīz tā var kļūt par riskantu nepieciešamību. Irānai ir ap 460 kg, jeb 1000 mārciņu 60% bagātināta urāna. Tā nav spekulācija. Patiesībā sarunu laikā pašas Irānas valdība tieši pateica Savienotajām valstīm, ka šis urāns viņiem dod iespēju izgatavot 11 kodolbumbas. Paklausieties. 80% materiālu šon var bagātināt līdz 90%, kas ir ieroču kvalitāte aptuveni nedēļas vai 10 dienu laikā. 20% var bagātināt līdz ieroču kvalitātei 3-4 nedēļu laikā. Un ļaujiet man piebilst, jo es piemirsu šo sīko detaļu. Pirmajā tikšanās reizē abi Irānas sarunvedēji mums bez kauna tieši pateica, ka kontrolē 460 kg ar 60% bagātinājumu. Un viņi apzinās, ka no tā varētu izgatavot 11 kodolbumbas, un tas bija viņu sarunu pozīcijas sākums. Tātad viņi ar to lepojās. Viņi lepojās ar to, ka bija apgājuši visdažādākos uzraudzības protokolus, lai nonāktu līdz punktam, kur varētu piegādāt 11 kodolbumbas. Tieši tāpēc speciālo spēku operācija var kļūt par nepieciešamību. Riskantu, bet nepieciešamību. Pirms apspriežam, kā ASV to darītu un kādi ir riski, izskaidrosim, kāpēc šis urāns ir tik bīstams. Jūs droši vien zinat, ka kodolbumbas izgatavošanai vajag 90% bagātinātu urānu. Bet Irānai tas nav tieši tas, bet tā ir kas gandrīz tikpat labs. Urāna bagātināšana no dabiskā līmeņa līdz 60% aizņem apmēram 2 gadus. Lielākā daļa laika paiet sākumā. Tātad, lai to bagātinātu no, teiksim, 0% līdz 3% un tad līdz 10%, jūs gandrīz gadu pavadat tikai šajā procesā. Urāna bagātināšana no 60% līdz 90% ieroču kvalitātei var aizņemt nedēļu vai 2. Tas ir atkarīgs no tā, kāda veida aprīkojums jums ir. Tāpēc mēs jau šķietami gadu desmitiem dzirdam, ka Irāna ir tikai 2 nedēļu attālumā no kodolieročiem. Viņi ir uzkrājuši 60% bagātinātu urānu. Un tajā brīdī, kad Irānas augstākais līderis nolems, ka viņš vēlas kodolieročus, Irāna var iegūt kodolieročus būtībā nedēļas vai 2 laikā. Tāpēc dzirdam, ka Irāna ir 2 nedēļu attālumā no kodolieročiem. Tagad, sākot no 2024. gada decembra, šī uzkrāšana sasniedza nepieredzētu līmeni. Irāna sāka bagātināt un uzkrāt lielu daudzumu 60% urāna. Tāpēc tagad tā ir gandrīz 1000 mārciņu. ASV pagājušajā gadā operācijā Pusnakts Āmurs mēģināja atrisināt problēmu, nosūtot B-2 bumbvedējus iznīcināt Irānas kodoliekārtas. Tāpēc Irāna vairs nevarēja uzkrāt urānu. Taču mēs neieguvām urānu, kas jau bija Irānai. Iznīcinājām viņu spēju iegūt vai ražot urānu, bet neieguvām to, kas viņiem jau bija. Par laimi, arī Irāna pie tā netika. No ziņojumiem mēs redzējām, ka tas viss bija vai no aprakts zem zemes kādā no objektiem, Esfahanas kodola objektos. Tas bija viens no objektiem, ko ASV bombardēja, vai Irāna to daļēji izveda. Tādas ziņas saņēmām pagājušajā gadā. Tagad mums ir labāka informācija par urāna atrašanās vietu. Balstoties uz izlūkošanas datiem, zinām, ka lielākā daļa no 460 kg urāna joprojām ir zem zemes, Esfahanas kodola objektā. Tas atrodas bunkuros un aizsarga konteineros radioaktīvo materiālu uzglabāšanai, bet joprojām ir vietā, kur pat Irāna tam nevar piekļūt. Bet Irāna joprojām bija ļoti lepna par to, jo mēs redzējām ziņojumus pagājušajā gadā operācijas Pusnakts Āmurs laikā, vai precīzāk sakot 12 dienu kara laikā, ka ASV apsvēra iespēju nosūtīt speciālos spēkus, lai būtībā sagrābtu šo urānu. Taču tas bija pārāk riskanti, tāpēc Amerikas Savienotās valstis to beigās neizdarīja, un tieši ar to Irāna ļoti lepojās. Irāna būtībā secināja, ka iemesls, kāpēc ASV to neizdarīja, ir tas, ka ASV to nevarēja izdarīt. Un viņi ar to ļoti publiski lielajās sarunās tikai pirms mēneša. Viņi sacīja, ja militāri nevarat, urānu diplomātiski neatdosim. Paklausieties.
Vai vēl ir iespēja noslēgt vienošanos ar to, kas palicis pāri no Irānas valdības? Domāju, tas būs atkarīgs no prezidenta. Viņi pirmajās sarunās nebija īpaši pretīmnākoši. Jūs dzirdējāt, ko teicu? Viņi teica, ka viņiem ir neatņemamas tiesības bagātināt. Viņi lielījās, ka viņiem ir 60% bagātināts kurināmais pietiekami 11 bumbām. Viņi man un Džeredam teica, mēs jums diplomātiski nedosim to, ko varat paņemt militāri. Domāju, viņiem būs jāmaina attieksme. Ko tu gribi redzēt, Dor? Es domāju, vai tev šobrīd ir maksimāls iespējas sarunās? Es domāju, ka prezidents ir pierādījis, ka mums ir. Pievilkti pie apsūdzētā. ASV sasniegušas maksimālo sarunu sviras līmeni, bet izlīgumu nemeklējam. Viņi gan vēlētos izlīgt, mēs nē. Veicot pētījumu, man radās jautājums, kas, domāju, interesē arī jūs. Kopš operācijas pusnakts āmurs pagājuši vairāk nekā 6 mēneši. Kāpēc Irāna vienkārši neizrok urānu, kas ir aprakts zem kodolobjekta? Un ziniet ko? Mossāds un CIP ir tik dziļi iefiltrējušies Irānas sabiedrībā, ka pati Irāna režīms baidās pārvietot šo urānu. Viņi baidās, ka izrokot to varētu izsekot, nozagt vai pat iznīcināt, kamēr tas ir neaizsargāts. Tādēļ viņi nolēma, ka drošāk ir atstāt to apraktu. Vismaz tādā veidā viņi zina, kur tas ir un ka neviens to nevar iegūt. Lai ASV nevarētu piekļūt urānam, Irāna uzbēra vairāk zemes ieejām un noslēdza piekļuvi šai vietai. Tādēļ sauszemes uzbrukums ir grūtāks. Bet neskatoties uz visu šo, ASV apsver iespēju veikt sauszemes uzbrukumu, jo tai tā kā nākas to darīt, lai pārliecinātos, ka Irāna netiek pie kodolieročiem. Vienkārši nevar pieļaut, ka Irānai ir 1000 mārciņu 60% bagātināta urāna. Pirms apskatām, kā ASV to plāno, atgādina nospiest patīk un abonēt zemāk. Tas patiešām palīdz mums algoritmā un ļauj šim video sasniegt arvien vairāk cilvēku. Tagad parunāsim par to, kas tiek apsvērts. Gan ASV, gan Izraela iepriekš apsvēra šādas operācijas. Pirms 12 dienu kara pērn ziņoja, ka Izraela plānoja vienpusēji sūtīt speciālos spēkus uz Irānu, jo tai nebija B2 bumbvedēju bunkuru iznīcināšanai. Viņi nepieļauj, ka Irānai būtu kodolieroči, tāpēc bija gatavi riskēt, sūtīt savus spēkus un cerēt uz šo vietu uzspridzināšanu. Izraela jau to darījusi iepriekš. 2024. gadā Izraēlas speciālie spēki Sīrijā iznīcināja pazemes balistisko raķešu bāzi, ko palīdzēja uzbūvēt Irāna. Es domāju, ka visi zinām. ASV speciālie spēki spēja paveikt ko tādu, kā pierādīja uzbrukums Osamam bin Ladenam. Un mēs redzējām, kas šogad notika ar Maduro Venecuēlā. Bet neskatoties uz visu šo, ir svarīgi norādīt, ka šī operācija būtu daudz atšķirīgāka nekā jebkas, ko esam redzējuši iepriekš. Cik zināms, šī būtu pirmā reize, kad ASV spēkiem jāstrādā ar kodolmateriāliem, kas prasa īpašas spējas. Par laimi, ASV ir ne tikai Delta Force vai SEAL Team 6. Patiesībā šajās vienībās ir īpašas apakšvienības, kas ir tieši paredzētas rīcībai ar masu iznīcināšanas ieročiem. Viņu uzdevums ir trenēties šādiem scenārijiem. Iefiltrēties objektā, pārņemt bīstamos materiālus un droši tos izvest. Man personīgi tas noteikti bija šokējoši. Tāpat kā GBU-57 bunkuru iznīcinātāji, kas izmantoti pagājušajā gadā, arī šie ir radīti Irānas objektu iznīcināšanai. Šīs komandas ir paredzētas šādām situācijām. Prezidents Trumps tika tieši jautāts, vai viņš apsver šo spēku izvietošanu, un tāda bija viņa atbilde. Kādos apstākļos sūtīt sauszemes karaspēku? Kā jūs to vērtējat? Es nevēlos par to tagad runāt. Tas nav piemērots jautājums, uz kuru atbildēšu. Vai tāda iespēja pastāv? Iespējams, bet tam būtu jābūt ļoti labam iemeslam. Tam tiešām būtu jābūt ļoti labam iemeslam. Un es teiktu, ja mēs to kādreiz izdarītu, viņi būtu tik iznīcināti, ka nespētu vairs cīnīties uz zemes. Vai domājat par naftas objektu tur? Ir viens Irānas piekrastē, ko varētu ieņemt sauszemes spēki. Ir spekulācijas, ka tas varētu būt mērķis. Es nezinu, kādas ir šīs spekulācijas, bet es noteikti nevarētu jums to pateikt. Es pats sev sagādātu nepatikšanas, ja jums to atklātu. Vai sauszemes spēki vajadzīgi bagātinātā urāna pārņemšanai kodola objektos? Noskaidrot to, mēs par to neesam runājuši, bet tas bija iznīcinājums. Viņi nevarēja tam piekļūt. Varbūt kādreiz mēs to izdarīsim. Tas būtu lieliski.
Bet šobrīd mēs viņus vienkārši iznīcinām. Bet mēs vēl to neesam darījuši, bet varētu darīt vēlāk. Tagad to nedarīt, varbūt vēlāk. Viņš to neizslēdza. Patiesībā viņš uzsvēra, ka nebaidās veikt šādas darbības. Turklāt vairāki avoti ziņo, ka Baltais nams nopietni apsver sauszemes operāciju. Neatkarīgi no tā, vai tie būtu ASV, Izraēlas spēki vai abi kopā, tiek apsvērti dažādi varianti. Parunāsim, kā tas varētu izskatīties. Warzone sniedza lielisku analīzi par šo tēmu, tāpēc iesaku to apskatīt. Sniegšu kopsavilkumu, bet, ja interesē detaļas, apskatiet to. Raksts ar nosaukumu Komandosu reids Irānas bagātinātā urāna nodrošināšanai var kļūt par ļoti riskantu nepieciešamību. Es pievienošu saiti zemāk, bet, ja tas neizdosies, izlasiet rakstu. Situāciju sarežģīja tas, ka tiek izņemti ap 45 kg urānu. Speciālie konteineri drošai radioaktīvo materiālu pārvadāšanai palielina svaru. Turklāt jums ir nepieciešams personāls ar pieredzi darbā ar kodolmateriāliem. Varbūt zinātnieki, varbūt īpaši apmācīti operatori. Jebkurā gadījumā šī nebūs ātra ieiešanas un iziešanas misija. Kā jau minēju, iekļūšanas punkti no Irānas puses ir bloķēti. Esmu pārliecināts, ka ir bruņota apsardze, bet satelīti to neredz. Tas varētu būt pozitīvi, bet jāņem vērā, ka Irānai tuvumā noteikti ir aizsardzība. Par laimi tiek apsvērta arī atšķaidīšana kā alternatīva izvešanai. Urānu var nevis izvest, bet vienkārši atšķaidēt līdz 10 vai 3% bagātinājumam. Tas Irānai ievērojami apgrūtinātu ieroču kvalitātes sasniegšanu dažu nedēļu laikā. Pārēj no dabīgā urāna uz 3% aizņem apmēram pusi bagātināšanas laika, tātad 6 mēnešus, bet no 60 uz 90 tikai dažas dienas. Tātad, ja mēs to atšķaidam atpakaļ, jūs iegūstat gadus, nevis nedēļas. Bet atkal, atšķaidīšanai ir savi izaicinājumi. Jāieved daudz materiāla un specializēts aprīkojums, kas ir tikpat vai pat sarežģītāk nekā izvešana. Nedrīkstam aizmirst, ka tā joprojām ir kara zona. Lai gan Irānai nav gaisa pārākuma un armija tiek iznīcināta, viņiem vēl ir sauszemes spēki. Jebkura speciālo operāciju vienība, kas dotos iekšā, saskartos ar milzīgu risku. Viņi strādātu naidīgā teritorijā ar bīstamiem materiāliem un ierobežotām izvešanas iespējām. Negribu to pieminēt, bet ASV spēkiem ar Irānu nav laba vēsture. Tomēr, kā teicu, tas var būt riskants, bet nepieciešams solis. Jūs nevarat pieļaut, ka Irānai ir bagātināts urāns un režīms, kas pārdzīvo pilna mēroga karu.